Sveiciens tev šajā te jaunajā dienā, šajā jaunajā nedēļā. Esmu Artūrs no Joshua ministrijas kalpošanas, un šis ir vārds šai nedēļai. Šajā reizē es gribēju dalīties par to, cik svarīgi ir likt savu cerību uz Dievu. Ziniet, pasaulē citreiz saka tā, ka cerība ir muļķa mierinājums. Ir tāds teiciens, un es nesen tā dzirdēju šo teicienu, un tā atkal aizdomājos. Labi, cerība muļķa mierinājums, bet ir atkarīgs tas, uz ko tu ceri, uz ko tu paļaujies. Kas tas ir? Vai tie ir tavi spēki, vai tu ceri vienkārši, ka gan jau būs labi. Nezinu kā, bet, es esmu pozitīvs cilvēks, un es ticu, ka būs labi. Labi, bet pats labākais, kas vispār var būt un ko tu vispār dzīvē vari piedzīvot, ir tas, ka tu ceri uz Dievu, ceri uz debesu un zemes radītāju, uz tavas dzīves autoru un veidotāju. Viņš zina to visu, kas tev ir vislabākais, piemērotākais. Un ir tā, ka mēs katrs ceram par kādu lietu, par kādu notikumu, par kaut ko, kas mums dzīvē varētu izdoties, ko mēs gribam, piemēram, sasniegt. Tāpat varbūt tīri materiāla lieta, uz ko mēs ceram. Mēs ļoti vēlamies, lai kaut kas notiek, lai mēs kaut ko, piemēram, saņemam vai dzīvē atrodam. Kaut tas notiktu manā dzīvē. Cilvēks var cerēt par dažādām lietām, un tad nāk šis teiciens, cerēt tu vari, bet cerība jau ir tikai muļķa mierinājums. Tādi brīnumi jau nenotiek, un tik, cik tu sasniegsi dzīvē, tik arī būs. Ja tev paveiksies, tu kaut ko labu atradīsi, ko tu vēlies. Ja tu kaut ko tā izcīnīsi savā spēkā, tad tas arī būs. Un tik daudz arī izdosies, bet redzi to, ka mēs Dieva vārdā redzam ko citu. Šie tie ārkārtīgi spilgtie piemēri no ķēniņa Dāvida dzīves. Mēs redzam cauri visai kaut vai psalmu grāmatai, kad Dāvids bija kādās grūtībās vai pavisam reālās vajāšanās no saviem ienaidniekiem. Uz ko viņš paļāvās? Dāvids jau nepaļāvās uz kādiem saviem spēkiem vienu. Jā, viņš slēpās, viņš bēga, viņš cīnījās, viņš bija labi trenēts, arī kareivis, gudrs ķēniņš, bet šī viņa gudrība tāpat arī nāca no Dieva, un viņa spēks arī nāca no Dieva. Un ir pat, varētu teikt, grūti saskaitīt, cik daudzās vietās Bībelē mēs redzam par šo cerības likšanu, kad tu ceri uz Dievu, un viņš atbild tev. Viņš tev reāli atbild uz tavām lūkšanām, uz to, kas ir tavā sirdī, par to lietu, par notikumiem, ko tu ceri, kaut tas notiktu manā dzīvē, jo kopā ar Dievu, kad tu paļaujies uz viņa vadību un uz to, kas nāk no viņa, tas viss ir iespējams. Piemēram, šis ir tikai viens no neskaitāmajiem piemēriem, ko redzam Bībelē. Psalms 42. Ilgas pēc Dieva, 42. psalms un 6. pants. Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. Tātad Dāvids, rakstot šo psalmu, atvainojos, šis ir no korahītu dziesmām, tā būtu pareizi teikts, šo tātad nav sacerējis tieši konkrēti Dāvids, bet korahītu, šis ir no korahītu dziesmām, un pats galvenais šeit ir teikts, mēs varam būt pat izmisuši, pilnīgi reālā izmisumā, bet kad liekam savu cerību uz Dievu, kad lūdzam uz viņu, kad saucam uz Dievu, tad
cilvēki ir piedzīvojuši, kā Dievs atbild, un tā mēs šo saprotam. Jo es viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam. Tātad cilvēki jau no seniem laikiem ir bijuši piedzīvojuši, kā tas ir, kad tu sauc uz Dievu un viņš atbild, un tev ir par ko viņam pateikties. Un tieši tā tas ir arī joprojām mūsdienās, jo Dievs ir tas pats, viņš ir nemainīgs. Jēzus Kristus ir tas pats mūžīgi, vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Un ceri uz Dievu. To es saku tev šajā dienā, pats sev. Piemēram, mūsdienās, kad mums ir šīs digitālās iespējas, mums ir Bībeles aplikācijas. Es vienkārši ierakstīju savā elektroniskās Bībeles meklētājā vienkārši vārdu ceri, vai ceri uz Dievu, vai vārdiņu cerība. Un ir pat grūti saskaitīt, cik raksturvietas no Bībeles šis te meklētājs caur šo te Bībeles meklētāju tu pat vari atrast. Mūsdienās, kad mums ir šis mākslīgais intelekts vai vienkārši ierakstīt Google par to, ko Bībele saka par cerību uz Dievu, pavisam vienkāršā veidā mēs šo varam ierakstīt, un tu vari būt reāli pārsteigts, cik daudz raksturvietas mēs varam atrast, kas vien ir teikts Bībelē par šo te tēmu, ko es minu šodien. Cerība, ceri uz Dievu. Kad Dāvids bija šajās te grūtībās, un tas nebija kaut kas, dzīvē kaut kā nezinu, tā būs labi vai nē, nezinu, ko īsti darīt, kaut kā grūti pieņemt kādu lēmumu. Jā, protams, Dievs ir ar mums arī šādās lietās, visdažādākajās, bet es jau iepriekš minēju, tikko teicu, ka Dāvidam bija reālas vajāšanas no viņa ienaidnieku puses. Viņš slēpās, bēga no viņiem, viņš ļoti bieži sauca uz Dievu. Un brīžiem psalmos mēs lasam, Dāvida psalmos mēs redzam šo reālo izmisumu, ar kuru viņš vēršas pie Dieva. Jo viņš zināja, ka cerība, kas likta uz Dievu, nav kaut kāds muļķa mierinājums, bet tas ir kaut kas reāls, kaut kas īsts, jo Dievs ir dzīvs. Viņš atbild uz lūkšanām. Tad, kad tu sauc uz viņu, viņš jau to ir dzirdējis. Viņš pazīst, viņš zina tavu sirdi. Dievs neatnāks par vēlu. Tad, kad mēs piederam Jēzum Kristum, kad viņš ir kļuvis par mūsu glābēju un mūsu kungu un vislabāko draugu, kad mēs nākam pie Tēva Jēzus Kristus vārdā, tad zini to, ka Dievs tev atbildēs un uzklausīs visas tavas lūkšanas. Ir pat arī tādi brīži, kad ir tiešām tava sirds kaut ko vēlas saņemt no Dieva, un tad vienkārši no Bībeles mēs saprotam to, ka mēs varam pat pieprasīt. Mēs varam saņemt no Dieva tādā veidā, ka mēs kaut ko pieprasām, mēs atraisam priekš mums. Mēs varam nākt pie Tēva un Kunga Jēzus Kristus vārdā, atraisīt, kaut ko pieprasīt Jēzus vārdā. Es atraisu priekš sevis šādu vai tādu lietu, kas man ir vajadzīga, vai ko es vēlos, vai uz ko es ļoti ceru, kaut tas manā dzīvē piepildītos. Jo zini to, ka Dievs ir kā labs tēvs, un viņš vēlas piepildīt tavas sirds ilgas un vēlēšanās. Tāpēc šajā nedēļā tas varētu būt arī kā neliels mājas darbs, ka tu vari, piemēram, Bībeles elektroniskajā versijā pameklēt. Vienkārši ieraksti vārdu cerība, ceri uz Dievu vai tam līdzīgi, un vari pārlasīt, atrast šīs raksturvietas, ko Dieva vārds vēl saka par cerību, kas likta uz Dievu. Un beigās piedzīvot to, ka cerot uz viņu, cerot uz Jēzu Kristu savā dzīvē, tu nekad nepaliksi kaunā vai tu nekad nebūsi beigās kā muļķītis, kurš cerēja un tā arī nekas nenotika. Bet nē, kopā ar Dievu tā nav. Cerība, kas likta
uz Dievu, to kungu, tā ir īsta un patiesa, un viņš atbild uz savu bērnu lūgšanām. Tāpēc šajā reizē tas arī ir viss. Esi svētīts, bagātīgi un varenā mērā šajā te jaunajā dienā un nedēļā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Pagaidām teikšu visu labu, lai tev jauka, svētīta tālākā nedēļa. Pagaidām. Atā.